Labdien, šī video rīta un turpmāko laiku ar jums būs šeit Žana. Šodien pagatavošu pufīgu olu baltums, šokolādes mērķis. Vajadzēs olu baltumu, pūdercukurs, olu dzeltenu, cukurs, kartupeļu cieti, piens, kakao, mantels un cukurs. Mantels jāpārlej ar verdošu ūdeni, jāpatur 2-3 minūtes, tad zem augsta ūdens un tad viegli nolopās mīziņi. Tagad mantels ber sakarsētā pannā, cep 2-3 minūtes un tad pievieno cukuru. Un nepārtraukti maisa līdz cukurs paliek zeltains. Lūk, rieksti gatavi. Tagad pienā izšķīdinam kakao pulveri. Katliņā sajaucam olas dzeltenumus ar cukuru un pievieno kartupeļu cieti. Lūk, masa viendabīga, balta. Un tagad katliņu novieto uz uguns. Un lēnām pievieno kakao pienu. Un uzvār uz maza uguns līdz sabiezē. Un visu laiku jāmaisa. Lūk, mērķis jau gandrīz gatava. Tagad olu baltums jāsaputo. Putojam kāds 3 minūtes, līdz izveidojās balts stingrs puts, un tad pakāpeniski pievienot cukuru. Man jau katliņā ir uzvārīts ūdens, un verdošā ūdenī ar karotes palīdzību ieceļā olu baltums uz kādām 2-3 minūtēm. Un apgriež otrādi. Tad peldošās bumbiņas novieto uz cieti, lai notek ūdens. Un tagad jāsasmalcina mandals. Lūk, mandals ir gatavs. Un tagad pufīgās bumbiņas pārliec šokolādes mērci un pārkais ar riekstiem. Lūk, brīnišķīgs deserts. Nu, pienācis laiks baudīt. Izskatās, ka zefīrs šokolādē. Nu, lūk, stāstu, kā tad sanāca maiga struktūra. Var salīdzināt ar suflē un, protams, šokolādes mērci piešķirt neaizmirstamu garšu. Tik tiešām izcils svētku deserts. Lai jums labi garšo! Veiksmi gatavošanā, balsojiet, komentējiet, gatavojiet un uz tikšanos!